skalo vēl. Vējš nāk pļavu šūpot, vai tu redzi to pasaulē? Visi gaida to, tikai vienu vienīgo, lai apmīļo. Krastā satumuši, putni Dievu lūdz vēl. Saki katru brīdi vēl, ka tu mani mīli vēl. Šiem vārdiem projām neļauj saki man šos vārdus vēl, ka tu mani mīli vēl, kā teiktu man to pirmoreiz. Vēl upe bērnu gaida, palos kurplakā, kā māte gaidībās vēl. Labdien visi tēti, mammas, opi, omes un paši mazākie, kuri varbūt vēl īsti šīs dziesmas vārdus nesaklausīja, nesaprata, bet paies gadi, un viņi arī sapratīs, ko nozīmē apskaut, ko nozīmē apmīļot. Jo man liekas, ka mēs tādā ikdienas skrejā skrienot, esam aizmirsuši par tādu mazu sīkumu, par apskāvienu un apmīļošanu. Es jums arī novēlu, kad iesiet šodien projām no mūsu Mārupas novada otrā skaistā sarīkojuma Esmu mazais Mārupietis medaļas saņemšanas ar piederību Mārupas novadam šajā Mārupas novada 90 gadu dzimšanas dienas gadā. Lai jūs atcerētos, ka katru rītu es apskauju un katru rītu es apmīļoju un vakarā un dienā daru tieši to pašu. Vēl upe bērnu gaida, palos kupla tā kā māte gaidībās. Cik skaisti Jānis Baltavs ir pateicis to par mums sievietēm. Jo mēs savā gaidīšanas mirklī esam kuplas, esam ļoti kuplas, esam ļoti, ļoti kuplas un esam ļoti, ļoti skaistas. Mīļās mammas un tēti, mēs Mārupas novada domu patiešām priecājamies, ka šogad laika posmā no aprīļa līdz augustam mums ir piedzimuši 132 mazuļi un atkal jau 2-0 puiku labā. 75 puiši, pārējās meitenes aplausi. Jā, tā kā esam jau 2-0, redzēs, ko mēs teiksim decembrī. Cienījamie pasākuma dalībnieki, tie, kas saprot un tie, kas vēl nesaprot, un varbūt tieši tie, kas šobrīd vēl neizjūt šo mirkli, ir visvairāk un vispūckāk šodien mēs viņus godinām. Kā jau ir teicis, šodien ir gan šī māja, ir gan kāzu māja, gan ir šo jaundzimušo sumināšanas māja, un viņi ir prieka māja. Es gribēju teikt, ka mūsu Mārupas novads arī ikdienā ir ļoti, ļoti liela prieka māja, jo tik daudz mazo jauno mārupīšu, kā ir Mārupē, un tik daudz kuplo ģimeņu, kā mums ir daudz bērnu ģimenes, mēs tiešām visi Mārupē esam lepni ar to, jo mēs esam jaunākā pašvaldība Latvijā ar lielāko daudzbērnu ģimeņu skaitu caur šīm pašvaldībām. Protams, neņemot vērā lielo Rīgu, bet šodien gribu visus sveikt šajos svētkos. Gribu teikt paldies Mārupas novada domas vārdā, kad jūs par savu dzīves vietu esat izvēlējušies Mārupi. Un arī savu kolēģu vārdā gribu vēlēt jums un solīt, kad mēs centīsimies darīt visu, lai jūs un jūsu mazuļi šeit justos labi, lai varētu pilnvērtīgi attīstīties un lai veidojās un kuplojās gan mūsu Mārupe, gan mūsu Latvija. Ārā ir saule, kopā ar mums augšā Dzimstrakstu nodaļā laulājās pāri, kuri jau ir potenciālie šī pasākuma apmeklētāji. Tā kā Mārupē viss notiek.